Kā jau zināms, cilvēkiem patīk klausīties stāstus. Tad šeit būs stāsts par pārpilnību vai pieticību. Un lieta ir tāda, ka bija tāda situācija, kad maza meitene vinnē konkursā, pasaka tātad pareizu atbildi, un viņa var izvēlēties tātad paņemt ar sauju konfektes, šokolādes tātad konfektes, kuras ir apaļas. Un grozu atnes lielu, riktīgi lielu tādu piknika grozu, kurā ir sabērtas ļoti daudz šokolādes konfektes, apaļas. Un lieta ir tāda, ka meitenei ir aptuveni 4, 5, 7 gadi, un viņa tātad pienāk pie viņas tātad sievietē ar šo tātad apaļo grozu, ar konfektēm, un meitene drīkst paņemt, jo viņa pateica pareizo atbildi šajā konkursā. Un viņa tātad atver savu plaukstu vaļā un grib tikt ciet. Blakus sēž tante, kura saka, nē, neņem tik daudz, nevajag ņemt tikai vienu, nevajag tik daudz ņemt, pārējiem nepietiks. Un bērns ir mazs, tante tā jau ir tāda pieredzējusi jau gados, un kas šeit ir tātad par situācijām? Tad, kad tu dari dzīvē kaut ko pareizu, tad, kad tu dzīvē pareizi dari, rīkojies atbildi, tev dzīvē dot pārpilnību. Un kā redzi, meitenes tātad roka, tātad saujā, viņa paņem šīs konfektes, tik cik viņai ietilp šajā saujā šīs konfektes, bet kā cits vienmēr tev saka dzīvē, nedrīkst tik daudz ņemt, ak, manu dieniņu, tev tādi sapņi, tas taču nav nereāli, tas taču nav reāli. Tev ir tik ambiciozi mērķi, tos nav iespējams sasniegt un tā tālāk. Un vienmēr kāds būs cilvēks no malas, kurš pateiks, nē, tev nedrīkst tādus sapņus sapņot, tev ir pārāk globāli sapņi, tas nav iespējams. Bet ja dzīve dod, kā šajā stāstā, šajā piemērā, patiešām pārpilnību, konfekšu pārpilnību maza bērna dzīvē, un attiecīgi viņš var paņemt tik, cik viņam gribas kaut vai ar 2 saujām. Jo paliks pāri arī citiem, un tāpēc arī ir svarīgi, ja dzīve dod, tad ņemat kaut vai ar abām rokām. Tāpēc, kā arī paliks vēl citiem pāri. Un nevajag būt pieticīgiem. Ja dzīve dod, tad ņemat ar abām rokām un daudz. Jo, ja tu esi pateicīgs, tu ņem, tev dzīve iedos vēl vairāk šo lietu, par ko būt pateicīgs, vēl vairāk lietu, notikumu, cilvēkus sev apkārt. Tāpēc obligāti vajag atbrīvoties no negatīvām programmām savā galvā, kas nāk varbūt no bērnības, no pusauģu vecuma. Šī brīža esošajā dzīvē šīs negatīvās programmas, negatīvās pārliecības traucē tev virzīties uz priekšu un iet dzīvē sasniegt savus ambiciozos mērķus, jo tev kāda balss no tālienes skan, nē, nedrīkst, nē, nevari tu tā darīt. Esi pieticīga, nedrīkst ņemt vairāk. Un ar tām visām mēs strādājam kursā Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Kurs ir domāts sievietēm, un šeit veiksi savu transformāciju no nelaimīgām attiecībām uz laimīgām attiecībām, kur gala rezultātās tu saņemsi bildinājumu, ja tāds ir tavs mērķis, tu saņemsi kāzas, ja tāds ir tavs mērķis, tu uzlabosi attiecības, tu atjaunosi pilnībā attiecības jaunā līmenī. Tu saglabāsi attiecības, un tas viss izies jaunā, vēl produktīvā un efektīvā līmenī. Tāpēc piesakies uz šo kursu, linku atradīsi zem šī profila, mājaslapā ieklikšķini, izvēlies sev piemēroto tarifa plānu un tiekamies jau pirmajā nodarbībā, jo transformāciju savas dzīves tu vari jau veikt šodien, tieši tagad, neatliec to uz vēlāku laiku.